Labdien! Es esmu Signe Rirdance, un jūs klausāties raidieraksta Vārti 8. sēriju. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Mēdz teikt, lai izaudzinātu bērnu, vajadzīgs vesels ciems. Vai ir vajadzīgs vesels latviešu ciems, lai izaudzinātu diasporas bērnu par latvieti vai iemācītu valodu? Kas veido šo ciemu? Un ko darīt, ja tā nav? Par to mēs runāsim šodienas sērijā. Raidījumā mana kolēģe Inga Sindī sarunājas ar divām latvietēm no Kuritibas, Brazīlijā – Iritu Ivanovsku un Inesi Evaldu. Mēs šodien sarunājamies ar Iritu un Inesi no Kuritibas, Brazīlijā. Labvakar, Inese, labvakar, Irite. Labvakar. Labvakar. Jāsaka, pirms mēs sākām runāt, man patiešām bija jāatver Atlants un jāpaskatās, kur tad īsti ir Kuritiba. Pastāstiet, kā jūs esat nokļuvuši Kuritibā un kāda ir tā jūsu kopējā ģimenes valodu situācija, cik liela bērniņi ir un kādās valodās tad jūs ikdienā runājat mājās. Inese, sāksim ar tevi. Tā, es iepracējos Brazīlijā, 13 gadu atpakaļ es šeit atbraucu. Tagad jau esmu šķīrusies. Man ir 2 bērni, vecākai meitai tagad paliks 11 un puikam šogad būs vasarā 10 gadi. No pašā sākumā man likās, ka bērniem jārunā tikai latviski, un tad jau viņi man paši atbildēs arī latviešu valodā, bet tā gluži nenotika. Jo iemācījās portugāļu vārdu, uzreiz tas bija aizstāts ar to vārdu, ko runāja latviski, un tad mēs joprojām viņi runā portugāliski, es runāju latviski. Pagājušo gadu no Latvijas valodas aģentūras mēs tur iesākām mācīties ar online skolotājiem, un tad beidzot viņi sāka veidot teikumus latviski, un teorētiski viņi var izteikties arī latviski, bet tas ir tik grūti, ka pārsvarā mums ir portugāļu valoda. Bet mēs mācāmies katru dienu kaut ko daram, kad varam. Par to mēs parunāsim tūlīt vairāk, bet Irita pastāsti, kā tu nokļuvi Kuritibā un cik ilgi tu jau tur esi? Kādas jums valodas ikdienā kursē? Jā, es arī esmu atprecējusies uz Kuritibu. Jau šeit dzīvoju 22 gadus, un es aprecējos, atbraucu šejieni, vēlāk izšķīros, bet neatgriezos Latvijā, jo tajā laikā es studēju un nolēmu vispirms pabeigt studijas, un tad pēc tam izdomāt, ko es darītu, vai paliktu šeit, vai arī tomēr atgrieztos Latvijā, un beigās es iepazinos ar savu vīru, ar kuru mums ģimenē aug 3 bērni. Mana vecākā meita Laura, kurai šobrīd ir 14, Leonārdu ar 11 un Bernārdu jaunākajam ir 10 gadi. Maniem bērniem latviešu valoda ir vārdu un frāžu līmenī šobrīd, jo tas arī ir tas, ko es patiesībā pati spēju šobrīd ar viņiem runāt un praktizēt. Arī bija tāds, tad, kad viņi bija pavisam maziņi, tad man bija tā vairāk laiks ar viņiem kopā, spēlēties un arī dziedāt kādas dziesmiņas, turklāt tāpēc arī tētis zina kādas dziesmiņas latviski, bet tad man bija tas periods, kad man bija jāatgriežās arī darbā, un tā darba rutīna patiešām pārņēma virsroku, un tad beigās es savus tāds kvalitatīvs laiks ar saviem bērniem arī bija ļoti mazs, un tai pašā laikā arī, kad es biju kopā ar viņiem, tas laiks aiziet, lai organizētu lietas priekš nākošās dienas, kā taisīt ēst un sakārtot drēbes vai skolas formu, vai pildīt mājas darbus, un tajā brīdī man tā pavisam, kas man tā sāpīgi bija sirdī, ka es pamanīju, ka man saviem bērniem ir jāmāca portugāļu valoda, lai viņiem iet labi skolā un nevis latviešu valoda.
Un tas man tā aizķērās ļoti, bet tai pašā laikā es nezināju, kā pārvarēt, kā tikt galā ar to. Un patiesībā es teikšu, pateicoties tam, kad man šis kontakts ir ar Inesi un ka mums beigās izdevās savest savus bērnus kopā, tad man iet tā labāk arī atrast risinājums šim jautājumam. Jā, interesanti. Jā, tu piemini tātad to, par ko mēs arī šodien gribam runāt, par to, ka dažviet ir šī tie kopiena vai citi latviešu cilvēki, bet dažviet tās vienkārši nav, un tas ir droši vien arī jums pašām grūtāk, kā jūs to izjūtat, ka, teiksim, tad, kad bērni bija mazi, vai jūs savstarpēji bijāt pazīstams, vai vispār vēl kādi latvieši ir, vai jūs apzināti vienu otru meklējāt, kā tas tā izveidojās, ka jūs esat pazīstams, jo pilsēta jau liela? Patiesībā mēs ar Inesi atklājām vienu otru nejauši, vai ne? Jo manam vīram bija viens klients, ar kuru viņš teica, ar kuru viņš runāja, un viņš teica, ka man sieva ir no Latvijas. Un tad tas viņa klients teica, es arī pazīstu vienu darba biedru, kuram arī sieva ir no Latvijas. Un caur šo mana vīra klientu mēs arī atradām vienu otru. Man liekas, ka Inese bija pirmā vai ne, kas man uzvanīja, cik es atceros. Un tā mēs arī atklājām vienu otru. Tas bija lieliski. Un patiesībā Ines ir vienīgais cilvēks, ko es pazīstu šeit, kas ir no Latvijas, kas runā latviski. Tāda latviski runājoša kopiena tiešām mums ļoti pietrūkst šeit. Inese, kā tu to izjūti, to, ka nav šīs te kopienas un citu cilvēku, ka bērni tikai tevi vienīgo zina, kas runā latviski, vēl tagad ir? Tu tieši tā sarežģīti, jo pirmais, kas uztrauc, kad man ir jārada tā piederības sajūta Latvijai bērniem. Bet mēs pat uz īstu uz Latviju nevaram aizbraukt finansu dēļ, nav lēti. Un es varētu teikt, es baigi tāda ļoti viena jūtos šeit Brazīlijā, jo tad vienīgais, kas tāds mans kontakts ar to Latviju ir, kad es pasniedzu latviešu valodas stundas, un tas man bija vismaz kaut kā. Bet man šķiet, ka man ar tiem bērniem ir tik labas attiecības, ka man tāda sajūta, ka viņi mani tik ļoti dievina, ka tādēļ, ka tā Latvija viņiem tiek, ka viņi idealizē to Latviju. Un tad pēdējos gados, kaut kādu vairāk sakares man ir ar to Latviju, un tad ja kaut kas latviski kaut ko runā, tad es viņu arī cenšos viņu parādīt, un lai redz. Un, ja kāds atbrauc no Latvijas, tad arī jāparāda tam bērnam, ka tu neesi vienīgais pasaulē, kas runā latviski. Un droši vien tāpēc arī tas bērniem uzreiz arī ir lielāka tāda motivācija kaut ko vairāk mācīties, jo viņi redz, ka viņu mamma nav vienīgā, un ka tur ir vēl tādi 2 bērni, un tie bērni pat saprot, un tad viņu mamma arī kaut ko latviski saka, un tas ir svarīgi. Tas vien, ka ir vismaz vēl otra ģimene, ja, jūs jau ir motivējis savstarpēji. Es gribu klausītājiem pateikt, ka es par Iritu un Ines uzzināju vienkārši no Instagram, jo Irita ir tāds Instagram kanāls latviski soli pa solim, kur arī Irita liek dažādus materiālus latviešu un par latviešu valodu, tulko portugāļu valodā, ja. Un redzēju, ka jūs arī kopā kaut ko svētkus svinat kādreiz 18. novembru un tam līdzīgi. Ja, tad jums ir tāds mini mazā kopiena kuritībā pareizi. Šo gadu pēdējā gada sanāca, jo pirms tam patiesībā mēs jau diezgan sen esam pazīstami, bet tā dienas rutīna ir tā, ka mēs esam noskrējušās ar tiem bērniem, un tad mēs tā reti satikāmies. Un tagad pēdējā gadā, paldies Dievam, tad visiem vairāk enerģijas un vairāk laika, bērni arī lielāki ir, ne? Un pirms tam tie bērni bija mazi, viņiem neveidojas tā vēlme vienam ar otru draudzēties, bet šajā vecumā viņi kaut kā uzreiz sakonektējās. Jo man bērni nav tā, ka uzreiz sadraudzēs ļoti viegli ar citiem, bet ar Iritas bērniem tur uzreiz kontakts šitie vecumā bija. Un tad gribas satikt vēl un spēlēties vēl, un
Nu, labi, varbūt mēs neiemācīsim viņiem latviešu valodu, bet vismaz iemācīsim, ka mēs esam kāda daļa no Latvijas, no kurienes nākam. Un ļoti interesants atceros, ka tad, kad mums beidzot izdevās tos bērnus savest kopā, un manējie nāca man klāt un teica, tu tici vai netici, mamma, bet Liene arī zina, kas ir zils un zina, kas ir sarkans, jo viņiem bija laikam tāds iespējas, ka tikai mamma zina to, kas tas ir, bet ka tomēr ir, jā, citi cilvēki, kas arī zina. Jā. Jums attālums no Latvijas, protams, ir ļoti liels, un jums nav tik vienkārši. Droši vien, ka bērni vispār ir bijuši kādreiz Latvijā? Mani bērni pēdējo reizi, kad bija Latvijā, manai meitai bija 3 gadi, un puikam vēl nebija, Andrim vēl nebija 2 gadiņi. Liene kaut ko vēl atcerās. Viņai ir tie fragmenti, atcerās nāriņas pie Cēsu ezera, nāriņas, kuras tur nebija, bet puika neko neatcerās. Bet tāpat viņi grib to sniegu redzēt Latvijā, un es saku, nē, jābrauc vasarā, tur ziemā. Jā. Varbūt, ka nav sniegs, bet viss pelēks, vai ne? Jā, un mēs vēl neesam bijuši Latvijā ar bērniem. Protams, ka tā sarunas mājās vienmēr ir, ka vienu dienu mēs brauksim, un lai mēs brauktu, kā tad mēs aizbrauksim tur un nerunāsim latviski, vismaz kaut ko vai sapratīsim. Tāpēc ir mums tāds motivācija, tāds iemesls arī, tāpēc jā, mums ir jāsasparojās, mums ir jāmācās, mums jāpašķirst kāda grāmata. Un kas man ļoti arī palīdz šajā procesā ir tas, ka tētim ir diezgan tāda laba atbalstoša attieksme arī pret to. Irī, tu teici, es gatavu pastāstīt, ka mēs gatavojāmies sarunai tam, kas jums vislabāk darbojas, kas jums sanāk, pēc, jūs abas droši vien esat novērojuši no tā, ko jūs mēģinat, tik cik laika un spēka ir. Kas ir tas, ko bērniem patīk darīt, teiksim, vai valodas, vai vispār par šo svētku tēmu runājot? Es redzēju, Ines, ka jums tur ir dažādi tādas lūdziņas un dzejolīši kaut kādi latviski. Pastāstiet, kas bērniem patīk un kas darbojas? Ja? Jā, kas mums mājās darbojas, es esmu novērojis tā. Vienmēr viņiem ir jābūt viegli pieejamiem tiem latviskiem materiāliem. Grāmatām, kaut kādam uzskatas līdzeklim, kaut kādai spēlei, kas ir latviski. Viegli pieejamam, ka viņi var viegli viņus paņemt, pašķirstīt, paskatīties. Un arī tad, kad es esmu ievērojis, es pati, piemēram, apsēžos dīvānā, un man jaunākais puika nāk padusē, ielien padusē, un tad es pastiepju roku, un man ir tā grāmatiņa pie rokas, tad mēs pašķirstam, papļāpājam, pasmejamies, un es redzu, ka tas ļoti labi darbojās. Un vēl viena lieta, kas tiešām mums arī lieliski darbojas, ka tad, ja mēs paši kopā veidojam kādu uzskates materiālu, kamēr bērni vēl ir šajā vecumā, ka viņiem patīk kaut ko izgriezt vai līmēt vai krāsot, tad tas tiešām darbojas. Un tā mēs, piemēram, izdomājam, uztaisīsim vienu tādu plakātu, ko pielikt pie sienas par kādu tēmu, vai tas būtu par skaitļiem, vai tie būtu dzīvnieku nosaukumi, un to viņiem patīk darīt, un tas aiziet, un tad arī tas materiāls, par cik viņš ir pie sienas pielikts, tad viņi vienmēr var tajā paskatīties, kā piemēram mēs vienu reizi, arī kad Inese bija mājās, mēs mājās ar bērniem spēlējām bingo, un tās bumbiņas, tām bumbiņām ir uzrakstīti tie cipari, un tad mēs prasījām, lai tad, kad viņi paņem to bumbiņu, lai viņi saka tikai latviski to ciparu. Un tad manējie skrēja pie tā uzskats materiāla paskatīties, kā tad saka latviski 13, 14, un tā kā tāda veida materiāls tiešām mums te mājās darbojās. Un vēl viena lieta, kas ļoti labi darbojas, ir dziedāt. Jo tad arī tētis tajā aktīvi piedalās, un tad viņiem ir tāds lielāks tāds entuziasms un prieks to darīt. Un reizē mēs braucam, piemēram, uz Jūrmalu, un tad kopā mēs visi dziedam.
kaut ko latviski, vai maza meitenīte, brauciet lēnām pār tiltu draugi, vai arī to rotaļu, ko mēs ar Inesi kopā ar viņas bērniem mācījāmies tradiriritam, kas kaiš citam, ka mēs mīļi dzīvojām, un tas arī ļoti mums labi aiziet, darbojas, jā. Irita, vēl viens tikai jautājums. Tu teici, ir labi, ka grāmatiņas par rokai. Kā jūs tiekat pie grāmatām? Jūs pa pastu lūdzat atsūtīt no Latvijas? Man ir ļoti maz grāmatiņas. Man no sākuma bija tikai tās, ko mana mamma bija atsūtījusi, vai arī dažas, ko es biju atvedusi no Latvijas, bet ļoti maz. Un tad, kad es satikos tā vairāk, mums izdevās kopā sarunāties ar Inesi, tad ļoti daudz arī viņa, ko man ir aizdevusi, un es lietoju arī to materiālu, ko viņa ir man aizdevusi. Inese, pastāst, kas jums patīk, ko patīk darīt bērniem? Jā, katrā vecuma posmā ir savs, ne? Par tām grāmatām runājot, katreiz, kad es braucu no Latvijas, tas jau gadus atpakaļ, katreiz pusčemodāns bija ar grāmatām. Un pārsvarā tās bija manas bērnības grāmatas, ko es arī gribēju izglābt, lai tur nepaliek mētājoties, un ko varēju to arī nopirku. Bet mūsu tagad šajā vecumā problēmas ir atrast grāmatas ar vieglu valodu un kas viņiem interesē. Piemēram, viņiem tagad ir Grega dienas grāmata. Ja tā būtu grāmata, būtu viegli piesēdināt pie grāmatas. Dažas grāmatas, kuras viņiem interesē, tad mēs sēžam un lasam. Kas viņam šajā vecumā patīk? Galda spēles. Noteikti galda spēles, bet nav daudz. Nav daudz, un tad ir jāpielāgo. Tad manai meitai patīk iet rotaļās. Tad dažreiz, kad ir laiks, tad tās pašas vienkāršākās. Ādamam bija 7 dēli, un tādā veidā. Tā kā viņiem tagad jau kādu gadu mācās online latviešu valodu, tad skolotāja Daira liek mājasdarbs pildīt, tad es varu piespiest viņiem kaut ko no galvas iemācīties. Kādreiz, kad mēs gājām uz skolu, tāpat ceļam, tad es taisīju kādus trikus, lai viņiem dziedātu. Bija skrējritens. Ja tu brauc uz skrējriteni un es tev stumju, tad tev ir jādzied. Ja tu gribi, lai es bez dziedāšanas, tad tu nevari tur tā sēdēt. Tāda mānīšanos. Un pats svarīgākais laikam jau bija tas, ka es kopš dzimšanas ar viņiem runāju latviski. Visu laiku latviski dziedāju, gājām, un visu, ko es darīju, es visu komentēju, visu latvisku komentēju. Vienā brīdī likās, ka mans dēls kaut ko nesaprot, bet es domāju, ko lai dara, ne? Portugāliski nerunāšu. Un pāriet tas posms. Un tad tad vismaz man ir ar ko runāt latviski dienā. Tu tātad joprojām runā latviski? Runāju, es tikai runāju latviski. Un, ja netīšām dažreiz aiziet uz portugāļu valodu, tad viņi man izlabo, mamma tu runā portugāliski. Un tā. Un bija, par tām grāmatām vienbrīd mēs arī taisījām grāmatas, jo man nav Ziemassvētku grāmatiņas. Ko es viņiem varu iemācīt par Ziemassvētkiem, man nav. Tad mēs sēdējām, lasījām tautas dziesmas un dziedājām to dziesmiņu, un tad taisījām ilustrācijas. Tad mums ir paši veidotās grāmatiņas. Bet arī ir gadi, kad ir vairāk laika, priekš tā ir gadi, kad ir mazāk laika. Un droši vien, ka tagad būs aizvien mazāk un mazāk laika, jo bērni lielāku viņiem citas pienākumi skolā ir. Jā, tas ir tāds dinamisks process, bet, no jūsu novērojumiem, esot tik tālu, un jūs stāstat daudz par to, ka jūs pašus pielāgojat spēles, pielāgojat grāmatas. Kas ir tas, kas jums liekas noderētu, kam būtu jābūt pieejamam internetā vairāk, vai e-grāmatā, vai kaut kam tādam? E-grāmatas būtu ļoti labi. Tad kaut kādā veidā viņas kaut vai nopirkt, jo dažas grāmatas skolotāji mums atsūtīja, un dažas bija tādas, kuras tiešām bērniem patika. Tad es izprintēju, un tad mēs sēdējām un lasījām. Bet te jābūt arī izvēlē, jo katram bērnam ir savas intereses, kas vienam patīk, tas otram nepatīk. Kas tā pietrūkst, arī es pati izjūtu tā, kad parasti jau mēs meklējam pa interneta džungļiem, rakājamies, lai atrastu kaut ko, ko varētu viņiem pielāgot, izmantot, izprintēt.
Un kas tā grūti ir, tā, piemēram, tu atrodi, jā, šitais būtu interesanti mums paskatīties, bet tad parādās tas uzraksts, jūsu valstī šis saturs nav pieejams, vai, tad, tad atkal, labi, tad meklēsim atkal kaut ko citu. Un ko es gribēju piebilst par to iepriekšējo runu par runāšanu ar bērniem latviski, ir ļoti interesanti, ka esot mājās, mēs visi kopā esot mājās, es nespēju ar viņiem runāt tikai latviski, jo tētis nerunā neko latviski, un es redzu, ka tētim arī ir teiksim, tās pacietības un tolerances noteikts līmenis, līdz kuram es varu kaut ko runāt latviski, un tad beigās mēs tomēr runājam visi portugāliski, un tad es mēģinu pa starpa iespraust kaut ko latviski. Piemēram, vakariņas ir gatavas, paņem karoti, un tas arī ir tas, pie kā mēs patiesībā grozamies, un tas arī ir tas, ko viņi zina. Un vēl par to lietu, ko bērni zina vai nezina, arī ir ļoti interesanti, ka reizēm tas, ko es domāju, ka viņi nezina, beigās kādā brīdī izlec, ka viņi zina, un es nezinu, kā viņi to zina pateikt latviski. Vai arī tas, par ko es esmu pārliecināta, ka viņi zina, ka viņi noteikti mācēs pateikt, pēkšņi izrādās, ka viņi nespēja pateikt, un es nezinu, kāpēc. Un tas tā ir ļoti interesanti par to. Jā, tad runājot par to, kas jums palīdzētu, ir tāda pieejamība un izvēle dažādu materiālu, kas arī attālināti būtu pieejami, jā. Galda spēles Ines pieminēja, tu vari minēt kaut ko konkrētu, kā tu pielāgo, tu pielāgo galda spēles? Piemēram, mums uzdāvināja Es mīlu Latviju. Tur ir tie jautājumi, baigi grūti, ne? Tad mēs pielāgojam, mammai ir jāzina atbildi, bet jūs drīkstat vienkārši izlasīt. Ja jūs izlasat, tad jūs to kartiņu dabonat. Tagad jau viņi ir tajā līmenī, nav vairs vienkārši izlasīt. Jums tagad ir 4 jautājumi, tad 3 atbildes, tad 3 jums iespējas ir. Un tad viņi patiesībā ir spiesti atkārtot tās atbildes. Un līdz ar to, un tad arī mēs brauc no šejienes uz turieni. Un tad mēs jau mācāmies, kā ir pareizi, jo tās galotnes. Un un tad bija tās atver pasauli. Tās mīļākā bija par čūsņām pēc cirka principa. Un tur tas pielāgojums ir tā, ka kartiņas ir par vieglu, taisam nākamās, būs grūtākiem jautājumiem un tādā veidā uz priekšu. Par to spēļu pielāgošanu es pat tepat veikalā, es aizēju uz veikalu un es skatos, kāds ir tas piedāvājums un vai tur ir kaut kas, ko es varētu kaut kādā veidā pielāgot. Piemēram, es nopirku tādu spēli šeit, kur ir dažādas tās figūras un kurš ātrāk atrod vairāk tās figūras, tad tas ir vinnētājs. Un tad, kad tu atrodi, tad mēs nosaucam visus tos zīmējumus, kas tur ir latviešu valodā. Tur kaķis, mašīna, šķīvis, un tad mēs kā pielāgoju spēli, kas ir šejienes, lai mēs varētu arī mācīties latviski. Jā, es jau gribu noslēgumā jums tādu savā ziņā emocionālu jautājumu uzdot, varbūt, ko man reiz jautāja. Ko jūs sagaidat no tā, ka jūs šo te laiku, enerģiju un tam līdzīgi ieguldat? Ko jūs sagaidat un kāpēc jūs to, nevis ko jūs sagaidat tādā konkrētā līmenī, ka tikai valodas ziņā, bet, teiksim, tādā emocionālā ziņā, kāpēc jūs to darat? Kāpēc jums tas ir svarīgi katrai? Tas, ko es sagaidu, ir, ka maniem bērniem būtu pozitīvas emocijas attiecībā uz Latviju un latviešu valodu, ka viņiem Latvija būtu kaut kas mīļš sirdī, kaut kas, kas viņiem, kur viņiem gribētos aizbraukt, par ko viņiem gribētos vairāk zināt, jo beigās tomēr mēs esam to latviešu. Tās mūsu saknes ir Latvija un latvieši,
un tāpēc tas ir arī tas, kas motivē, jo mēs taču esam latvieši, vai ne? Un kaut arī mani bērni saprot, ka viņi aug pavisam citā vidē, pavisam citā sistēmā, pat tādā domu gājienā. Un tā motivācija ir, lai viņi varētu sajust, ka latviešiem ir kas savdabīgs, un to savdabīgo es tā ceru, ka mēs caur šīm sarunām, ka viņi dzird šo valodu, kad mēs parunājam par Latviju, ka viņiem rodās tāds vairāk, tāda pieredze, varbūt attālināta pieredze, kas ir Latvija. Jā, man atkal pirmkārt liekas, ka tas ir mans egoisms, kas to liek darīt, jo es savos bērnos gribu redzēt sevi. Un redzēt sevi tas nozīmē nodot manas vērtības. Es esmu uzaugs Latvijā, mums ir latviešu vērtības, tās ir jānodod mūsu bērniem, arī domāšanas veids, kā Irita pieminēja, ir savādāks. Es gribu, lai viņi runā latviski, kādu dienu viņi runās droši vien, ja nerunās, tas nekas. Bet lai viņiem pats galvenais, lai viņiem ir tā piederības sajūta, ka viņiem ir vēl viena zeme. Viņiem nav tikai Brazīlija, bet viņiem arī ir Latvija. Un kad viņi aizbrauc uz Latviju, un tad viņi ierauga kaut ko, kas ir pazīstams, ko viņi spēj identificēties ar sevi. Šito te mamma tāpatām domā, es arī tā domāju, šitais ir savādāks, bet mums ir kaut kas kopīgs, un ka varbūt kādu dienu viņi arī gribēs dzīvot tajā Latvijā. Vai mācīties Latvijā, to valodu vajag. Tas tā, pavisam vienkārši. Liels paldies jums abām, bet Irita saka droši. Jā, un vēl viena lieta, par ko es ar vienu piedomāju, un es arī ar saviem bērniem to komentēju. Jūs taču esat Latvijas pilsoņi, un kāds izskatīsies, ka tu esi pilsonis un nemāki runāt neko un nesaproti latviski, tas taču nav pieņemami. Un tas tā ir arī mums motivācija, tāda atbildības, pilsoņa atbildības sajūta arī. Vai ir kaut kas, ko es nepajautāju, ko jūs gribat vēl piebilst? Jā, varbūt es gribētu piebilst tā, kad man pagāja pat vairāki gadi tā bēdājoties un pārdomājot, ka man nekā īsti neiet un es nevaru viņiem izvilkt tos latviskos vārdus, un tad beigās es atskārtu, ka patiesībā tas pats svarīgākais ir tas process, kurā mēs esam, ka mēs runājam, ka mēs spēlējamies, ka mēs dziedam, jo tie rezultāti patiesībā man tā kontrole, liekas, nav par tiem. Un tad es arī, kad sakoncentrējos uz to pašu procesu un ne tik daudz uz to rezultātu gaidīšanu un prasīšanu no viņiem, tad mums arī aizgāja labāk viss. Jā, ļoti, ļoti jauki dzirdēt, tā ir, vai ne? Mēs gaidām, ka noteikti būs tas rezultāts, ko mēs esam iedomājušies. Jā. Ines, vai ir kaut kas, ko es nepajautāju, ko gribētos tev piebilst? Man šķiet, ka tā grūti. Lasot grāmatu, tik pa laikam man bija kaut ko komentēt, bet tur būs tāda otra grāmata, ko es neatceros, ko es domāju. Jā. Liels paldies jums, ka jūs pastāstījāt par to, kā jums iet kuritībā, un ļoti jauki, ka jūs esat, divi tā vismaz, ka jūs tā esat galīgi pa vienam, vai ne? Un tā kā vēlu jums jauku svētdienas pēcpusdienu, un lai izdodas izbaudīt procesu, ne tikai gaidīt rezultāti. Tas ir labs moto, Irita. Jā, paldies. Paldies. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Signe, tu noklausījies sarunu ar Inesu un Iritu kuritībā. Kādi tavi iespaidi, kādas domas?
Man vispār tā saruna vienkārši pārsteidza, jo tad, kad es domāju par diasporu, es, protams, vispirms, kā mēs katrs domāju par sevi, kur tad es esmu tepat pāri jūrē no Latvijas Zviedrijā, bet lūk, Brazīlijā pilnīgi tur, kur nevar atrast otru latvieti, ar ko parunāties, tiešām tā tālās diasporas izjūta šajā sarunā, man liekas, ka bija ļoti svarīga. Jā, un viņām tur nāks tiešām veidot ļoti apzināti šo te ciemu. Tas ciems nebūtu nav tur riņķi apkārt, un arī bērniem, lai vispār radītu priekšstatu, kas tā Latvija ir. Tur laikam vienai mammai bērni vispār nav bijuši Latvijā, un tad ir jāuzbur gan caur sevi, gan ar dažādiem materiāliem un grāmatām un skaņām un droši vien arī rotaļām un ēdieniem. Man ļoti patīk, ka tā mamma izgāja cauri visam, ko mēs varam uztvert, gan ar acīm, gan ar ausīm, gan ar tausti un kustībām, ar dzirdi. Visos veidos radīt šo priekšstatu, kas ir Latvija, kas ir latviešu valoda, kas ir latviešu kultūra. Bērniem, kas, piemēram, es saprotu, vispār pat nav redzējuši sniegu, vai ne? Tas man liekas, šajā sarunā kaut kas tāds īpašs, kā radīt Latviju. Jā, man liekas, viņš jau paši pieminēja ne tik daudz vai ne tikai par valodu. Es arī pati pieredzu valodu, mēs vēl lietojam, varbūt ir jau vairāk cilvēku ģimenē, kas runā valodu, vai mēs sazvanamies. Bet, teiksim, svētkus un to kultūras daļu, to gan bez šī te latviskā ciema ir ļoti, ļoti grūti nodot. Piemēram, ja Jāņi ir tajā vietā, kur jūs dzīvojat, visparastākā darba diena, ja, un apkārt nav nevienas kopienas, ko darīs Jāņos, ja? Darba dienā, piemēram, otrdienā kaut kur. Un viens tu spin savu vainagu, es nezinu, ko dari. To, man liekas, ir visgrūtāk bez šī te latviskā ciema. Un tev ir pilnīgi pretēji pieredze Stokholmas skolā. Jūs jau to dabūjat diezgan daudz, vai ne? Jā, Stokholmas skolas gads ir, arī latvisko ieražu gads, un vienmēr jau tiek domāts, kā mēs tagad svinēsim šos vai citus latviešu svētkus, un tie tiek kaut kā pielāgoti tam zviedru kalendāram. Tā kā tur ir drīzāk varbūt, ko tad šoreiz darīsim un kuri šoreiz organizēs, un tas ciems ir diezgan liels un arī daudzveidīgs, kas varbūt arī ir svarīgi bērniem un ka viņi redz arī šos dažādos viedokļus, ka nebūtu nav tā, ka Jāņi ir tikai vienā veidā svināmi vai kādi citi svētki, ka ir gan tur kristīgās tradīcijas, gan tās senās tradīcijas, gan arī, kas tad galu galā mēs esam mūsdienu cilvēki un kā mēs skatāmies uz lietām. Un, protams, tajā tuvajā diasporā to ir daudz vienkāršāk realizēt un galu galā arī vienkārši atbraucot uz Latviju, tad pārbaudīt tos priekšstatus. Tā kā mums kaut kādā ziņā varbūt ir drusku cita problemātika, ka mums ir varbūt jāuztraucās, lai mēs tos bērnus pa daudz nespiestu un neuzspiestu šo te latviskumu, jo tas tomēr ir ļoti daudz katru sestdienu doties uz latviešu skolu un tā kā iegremdēties kaut kādā ziņā latviešu valodā, kultūrā, ja tu dzīvo citā sabiedrībā un ja tu katru dienu ej citā skolā. Tā kā tur ir varbūt arī, protams, svarīgas lietas, pa kurām domāt, lai nav tā, ka bērniem nemitīgi jāupurē vai dzimšanas dienas draugiem vai nevar iet uz kaut kādu mīļu sporta veidu, apmeklēt tur sporta mačus vai treniņus, tāpēc, ka tu esi latvietis. Ir jāatrod tas līdzsvars, tā varbūt ir drīzāk tā mūsu situācija. Un kā tev, Inga, ir ar tavu latvisko ciemu? Man ir ļoti dažādas pieredzes, sākot no tā, ka arī nav neviena, un es pati tā kā apzināti sāku meklēt vispār cilvēkus. Arī noklausoties to Irites un Ineses sarunu, man secinājums ir, ka kaut vai mazu ciematiņu, bet kādu tomēr vajag. Un es izgāju cauri apmēram tam pašam, par ko viņi stāsta. Viņas it kā nejauši viens par otru uzzināja, bet ka tomēr meklē šīs te draudzības latviski. Arī sev
Jo vienam pašam ļoti grūti to motivāciju uzturēt. Ir tiešām, vienam pašam tur svētkus kaut kāds mājās noorganizēt vai tagad ņemt un regulāri kaut ko varbūt padarīt ar bērniem. Tiklīdz kā ir otrs cilvēks vēl, kurš to grib, tad uzreiz jau ir vieglāk. 2, 3 mums arī, teiksim, Emirātos izveidojās sākumā tāda ļoti neformāla grupiņa, 4, 5 mammas. Vienkārši vienu otru meklējām caur Facebook, un labi, ka ir tāds Facebooks, kur tu cilvēks tajās vietās, kur tu esi jauns, vari atrast. Jā, tā kā es izgāju cauri tam procesam, ko nav neviena, līdz tam, ka sāk meklēt, sāk kaut ko organizēt, pat izveidot tādu kā skoliņu regulāru un tam līdzīgi. Tas ļoti palīdzēja man galvenokārt. Bērniem arī izveidojas kaut kādas draudzības un tam līdzīgi. Un tagad esmu atkal tādā vietā, kurš man tā nav tik daudz. Bet ir milzīga atšķirība tā, kur tu atrodies ģeogrāfiski. Tātad, ja es esmu tuvāk Latvijai, tad es to ciemu mazliet var pievest savu klāt, es teiktu. Man var kāds atbraukt ciemos, man atbrauc draugi, man atbrauc kāds ģimenes loceklis. Tā ir pilnīgi cita situācija. Un tad, ja arī tas nav iespējams, tad ir tomēr labi atrodās vismaz vēl kāds cilvēks. Bet, ko es tagad ar šīm dažādajām pieredzēm domāju, klausoties viņu stāstu, esmu pārliecināta, ka ir vajadzīgs vienkārši ārkārtīgi liels formātu klāsts. Es paskatījos intereses pēc to Latvijas universitātes pētījumu, kas tika veikts 2020. gadā vai publicēts 2021. ja nemaldos, tieši par diasporas skolām, skolu vajadzībām. Un interesanti, ka tur ir arī grafika, kurā tika jautāts galvenie iemesli, kāpēc neapmeklē skolas. Tātad statistika liecina, ka skolas vispār pasaulē apmeklē apmēram 15% bērnu. Es godīgi sakot, nezinu, varbūt kādus bērnus tad viņi pieskaita, vai viņi pieskaita, teiksim, Latvijas pilsoņus vai Latvijas pilsoņu bērnus, to es tagad tā nevaru pateikt, bet, tātad diasporā esošās ģimenes vai 15% bērni ir iesaistīti skolās. Tātad mums ir diezgan liels daudzums, kuri nav skolās. Bet būtu arī nepareizi teikt, apgalvot, nosodīt, tas ir tāpēc, ka viņi slinka vai negrib vai vēl kaut kas, ja. Te ir uzskaitīti iemesli, un galvenais iemesls ir tas, pāri pa 30% pārāk tālu nevaram izbraukāt. Otrs ir darba grafika dēļ nevaram bērnu izvadāt. Un šīs 2 atbildes veido kopā jau gandrīz 50%. Ja? Tātad, ja skola atrodas 1-2 stundu braucienu attālumā vai vēl tālāk, skaidrs, ka nevar vienmēr iekārtoties visu dienu tam pakārtot, jo tad jau tā ģimenē jāsēž tur klāt ir. Nevar pa to laiku darīt savas lietas. Ja? Tāpēc es esmu tāds dažādu citu formātu advokāts. Man ļoti patīk, ka tas, ka ir nometnes, tas, ka ir parādās aizvien vairāk kaut kādas online iespējas, jo tas ciems var būt arī tādā formātā. Nometnes gan Latvijā, gan dažādās vietās pasaulē. Gribu iedrošināt tik vienu, kas to vēl nav izmēģinājis, paskatīties, kas ir pieejams, kas ir tuvumā, jo tā ir tāda kompakta lieta, kas ir uz nedēļas nogali vai uz dažām brīvdienām kaut kādām, un tur visi var pabūt kopā, un tas ir tāda bišķiņ vieglāks organizēt vienkārši. Jā, to jau laikam arī viena mamma pieminēja, ka viņai bija ļoti svarīgi, lai aktivizētu latviešu valodu, ļoti svarīgi tas, ka bērns sāk apmeklēt to tiešsaistes latviešu valodas nodarbības, kas tiek vadītas no Latvijas. Tā kā atkal kaut kāds viens impulss, papildu impulss, ka saprot, ka tomēr tā nav tikai mamma, kas runā šajā dīvainajā valodā, bet ka tur ir vēl pasaule, kas šīs valodas ir pieejama. Un arī jādomā par to, ka dažādos vecuma posmos varbūt ir dažādas vajadzības un tam ciemam jāmainās atkarībā no tā, jo sākumā varbūt ir svarīga tāda arī vecvecāku Latvijas ģimenes atbalsts, ja tāda ir, kas varbūt tur brauc ciemos un palīdz un runā, bet tad, kad bērns izaug, viņam ir jāsāk veidot savs latviskais ciems, un tur tiešām gan skolas, gan arī nometnes var spēlēt ļoti lielu lomu, lai atrastu varbūt pietiek ar vienu draugu, ar kuru tu vari runāt latviski, lai jums jau būtu savs mazais jaunais latviešu ciems. Jā, man pie tam tā pieredze ir tāda, mēs esam gājuši arī Latvijas nometnēs, kas nav diasporas nometnes, starp citu, un man tas ļoti patīk, es esmu
kādreiz pat kādā no tām nometnēm laikam redzējis arī citas diasporas ģimenes, tad, ja, protams, atrast kaut ko tieši tajā brītiņā, kad mēs esam Latvijā. Jo tad jau bērni tiek iegremdēti tajā pilnīgi normālajā latviešu, kā mums vienā sērijā teica Lotte, latviešu valodā. Nevis tādā diasporas kā burbulī, ja, bet latviešu valodā ar visu, kas tur pieder. Sarunu valoda, ļoti daudz angļu valodas, starp citu. Bet tas kā labi, jo tad tiem diasporas bērniem nav jābaidās, ka viņi kaut ko nevarēs pateikt, vai vēl kaut kā tur, man liekas, Latvijas bērni visi runāja angliski, un tur nebija tāda problēma. Un arī tas, ka tās nometnes tad ir pa aktivitātēm var izvēlēties, protams. Tā var būt pilnīgi normāla, tā kā sporta nometne vai jebkura cita, kaut kāda brīvā laika pavadīšanas nometne. Un diasporas nometnes drīzāk ir tiešām uz valodu vērstas, bet ja bērns negrib uz tādu valodas nometni vai kultūras, ja, bet vienkārši uz futbola nometni. Piemēram. Jā, darīt to, ko grib darīt. Darīt to, ko grib darīt, jā. Tā kā. Grib vasarā, piemēram, gramatiku apgūt. Es arī pazīstu bērnus, kas ir braukuši, piemēram, uz basketbola nometni Latvijā. Un viņi arī līdz ar to iegūst draugus, kurus interesē tā pati lieta, un viņi apgūst tieši tos vārdus un terminus, kas varbūt viņiem ir ļoti svarīgi. Un tas jau, kas varbūt, vai ne, foršāks par to. Tieši tā. Man liekas, ka vienkārši svarīgs ir tas piedāvājuma klāsts, gan online, gan tiešsaistē, gan dažādās valstīs un vietās. Un, protams, ka mēs nevaram nevar norganizēt nometņi, kurā pasaules valstī vai ne, tur, kur ir tie latviešu centri, tur tās arī notiek. Bet tagad, piemēram, šeit Dienvidvācijā, kur ir Bērzaine, tur ir aizvien vairāk tās nometnes, kas ir uz 2-3 dienām, un tur brauc ģimenes ne tikai no Vācijas, tur brauc ģimenes arī no Latvijas un no citām Eiropas valstīm, un tā ir arī tāda forša iespēja visiem satikties, kuriem nav tiešām tās skolas tuvumā vai kur nedabū to kontaktu savā ikdienā citiem latviešiem, to savu mazo latviešu ciemu. Tā kā es teiktu, ka vajag tajā virzienā arī turpināt piedāvājumu izvērst un iedrošināt ģimenes izmēģināt tos formātus, jo katra tā mazā nedēļas nogale vēl pēkšņi kaut ko pilnīgi negaidīt iedot. Tāds mans novērojums ir. Kad tu pat neesi iedomājies, ka tam bērnam tas var aizķerties, bet viņi aizķerās kaut kur. Un arī, kā teica tā viena Brazīlijas mamma, ka svarīgi ir izbaudīt procesu, tā kā izvēlēties tādus soļus un tādu ciemu, kas pašam sniedz prieku, nevis tikai domāt, kas tad tur galā sanāks no tā visa, runās kārtīgi latviski vai nē, bet tiešām baudīt arī visas tās aktivitātes, kurās mēs iesaistāmies. Jā, es domāju, ka svarīgi arī dzirdēt šos te tālās diasporas stāstus, tāpēc, ka tie ir pavisam citi izaicinājumi, un tas, ko mēs redzam, par kuriem mēs dzirdam vairāk, Stokholmas latviešu skola vai domāju, ka arī lielās Vācijas vietas, tās tiešām ir daudz tuvāk, kas tur ir, jebkuru nedēļas nogali var, ja ļoti grib aizbraukt uz vecmāmijas dzimšanas dienu, bet, valodas tā uzturēšana ir ārkārtīgi atkarīga no tā, cik tev ir šis te ciems, citi cilvēki un tam līdzīgi, un ja tu esi otrā pasaules malā, to sagaidīt ir ārkārtīgi, nereālistiski. Tas jau ir brīnums, ka Ineses bērni, Raita runā latviski, viena pati uztur to kuritībā. Tā kā ir šis spektrs arī jāapzinās un jāmēģinā, domājot par jebkurām atbalsta formām un tam līdzīgi, jāatcerās, ka ir arī tie bērni, kas nav lielajos centros, tuvu Latvijai un tam līdzīgi. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Ja vēlaties, lai raidieraksts turpinātos, varat atbalstīt biedrību ar ziedojumu, sīkāka informācija par to pieejama sērijas aprakstā.